Jā, lūdzu. Sveiki. Sveiki. Man interesē 24,69. Ļoti labi. Ir brīvs? Ir brīvs, ir pieejams. Varam apskatīt? Jūs viņu gribat apskatīt vai jūs viņu gribat īrēt? Es gribu īrēt, bet man sākumā jāapstāv. Ļoti pareizi, ļoti pareizi. Varam. Vai 11. būs ok? 11. Kā jūs sauc, lūdzu? Davids. Davids. Kas jūs piesaistīs šajā dzīvoklī? Platība. Stils. Es biju aizbraucis pasties māju, jā. Jā, tas ir superīgs dzīvoklis un mums noteikti viņš ir jāapskatās rītdien. Paldies. Jā, tagad tiekamies rītdien 11. pie mājas. Sarunā. Sveiki. Labdien. Es esmu gatavs. Prieks iepazīties. Sveiks, jā. Kā izdevās atrast? Viegli, viņš teica, Jā. Viņi visi pilnībā renovēta, tad vēl stāvokļi. Grib augšā skatīties dzīves. Jā. Šī ir viesistaba. Vai šis ir plašums, ko jūs meklējat? Jā, izskatās labi. Izskatās labi. Šeit ir vieta, kas ir atpūtas vieta, kas ir chillroom, kā saucamais. Skaņas tehnika ir izvilkta pa visu māju. Ir augstvērtīga skaņas tehnika. Šī ir atpūtas daļa, kas ir daļa no visas lielās viesistabas pašās viesistabas. Jūs varat droši aiziet apsēsties, izmēģināt, cik forši šeit ir sēdēt un kā jūs šeit jūtaties. Vai tas ir tas, ko jūs meklējat? Varētu būt. Varētu būt. Es Dāvid iedošu informāciju par šo dzīvokli. Tur ir komunālajie maksājumi visu gadu periodā, cik ir katru mēnesi. Tur ir dzīvokļa plāns, tur ir apraksts par visu dzīvokli. Vai jums patīk gatavot? Man Līgavai patīk gatavot. Jums Līgavai patīk gatavot. Viņi noteikti novērtēs to, ka šeit ir mīla tehnika. Šeit ir leduskapis, mīla, nevis viens, bet šeit ir veseli 2 leduskapi. Šeit ir traukmazgājumā mašīna, šeit ir mīlas vīnas esētās. Šeit tvaika nosūcējs, tajā brīdī, kad jūs gatavojat šeit uz mīlas tehnikas. Un sakiet, vai šī virtuve varētu patikt jūs Līgavai? Jo, protams. Šim dzīvoklim ir 3 guļamistabas. Vai tas jums pietiek? Varētu pietikt. Varētu pietikt. Otrajā stāvā ir 1 guļamistaba, kas ir master bedroom, un lejastāvā ir 2 atsevišķi guļamistabas. Vienotā ir šim. Aha, paslēp. Šādas ir guļamistabas. Šeit ir 2 plašas guļamistabas ar iebūvētiem skapiem aizmugurē, pilnībā ar visām ventilācijām, ar visām kondicionēšanas. Jums noteikti jāstāst, Dāvid, jums noteikti jāstāst. Cik liels skaps. Jā, tieši tā. Te viss paredzēts, lai cilvēki šeit dzīvojot, justos ērti un komfortabli. Šam master bedroom ir milzīga masastaba ar džakūzī, ar atsevišķu dušu un ar atsevišķu garderobu. Redziet, Dāvid, šajā master bedroomā ir tikai jumtlogi, bet šie jumtlogi ir ļoti viegli transformējami ar terasām. Un šī ir vieta, kur jūs gribat būt vasarā. Un tā šeit ir garderoba. Tā ir lieta, ko noteikti novērtēs. Ja jūs Līgava ir tāpat kā man sieva, viņi to noteikti novērtēs. Mēs, principā, esam apskatījuši visu dzīvokli. Es domāju, ka jums ir visu vajadzīga informācija, lai pieņemt lēmumu. Tā kā mēs varam apsēsties, ja jums vēl kādi jautājumi, mēs varam viņus izrunāt tepat uz vietas. Vienīgi man jāapspriežas ar Līgavu, tāpēc, ka es neesmu vienīgais, kas šeit dzīvos. Okay, sakiet, kurš šo dzīvokli ieraudzīja? Jūs vai Līgava ieraudzīja? Pirmā. Es. Vai jūs viņai rādījāt bildes? Jā. Ko viņa teica par bildēm? Ļoti interesanti, vajag apstīties. Vai jūs piekrīt, ka dzīvē šis dzīvoklis izstāsta vēl labāk nekā bildēs? Jā. Viens jautājums jums, atvērt jums vajadzētu. Kad jūs gribētu šeit ievākties? Uz kādu e-pastu es jums varu nosūtīt līgumu? Es jums atsūtīšu izziņā. Vienīgais, ko es vēl gribēju parunāt par cenu. Šeit ir 1500 eiro. Šeit ir ļoti zem komunālajiem maksājumi. Tā kā kopējais maksājums nebūs tik liels. Jums nevajag domāt par pārsimts eiro, ko jūs dotajā brīdī šeit ietaupīsiet. Jums vajag domāt par dzīvi, kādu jūs šeit izbaudīsiet. Labi, Gati. Tā arī izdarīsim. Let's roll! Paldies tev! Dzīvoklis ir jūsu.